Pēc mūsu skatītājas komentārā izteiktā lūguma esam sagatavojuši video par pirkumu lēmumu pieņemšanu izmantojot ChatGPT. Vai esi bijis situācijā, kad jāpieņem lēmums par svarīgu pirkumu, bet nevari izlemt, kurš variants ir labākais? Vai esi kādreiz pavadījis stundas, lasot atsauksmes un meklējot labāko produktu? ChatGPT var palīdzēt tev salīdzināt produktus, atrast labākos piedāvājumus un pieņemt gudrākus iepirkšanās lēmumus un padarīt šo procesu daudz ātrāku. ChatGPT visbiežāk tiek izmantots pirkumu lēmumu pieņemšanā šādos veidos. Produktu salīdzināšana, lai saprastu, kurš no diviem produktiem ir labāks konkrētām vajadzībām. Cenu un piedāvājumu meklēšana, lai atrastu labākās cenas un zinātu, kur pirkt. Lietotāju atsauksmju apkopojums, lai ātri uzzinātu, ko par konkrētu produktu domā citi pircēji. Tā kā produktu salīdzināšana ir viens no populārākajiem veidiem, kā izmantot ChatGPT, aplūkosim, kā to darīt efektīvāk. Piemēram, ja nevari izlemt starp diviem telefoniem, var uzdot šādu jautājumu. Salīdzini iPhone 16 un Samsung Galaxy S25, izceļot galvenos plusus un mīnusus. Izveido pārskatāmu tabulu ar būtiskākajiem parametriem, piemēram, baterijas darbību, kameras kvalitāti un ekrāna izšķirtspēju. Noslēgumā iesaki labāko variantu. Tagad mums ir skaidrs, kā salīdzināt produktus, bet atceries, jo precīzāk formulēsi savu pieprasījumu, jo liederīgāka būs atbilde. Lai iegūtu vēl precīzāku un noderīgāku rezultātu, ir svarīgi formulēt pieprasījumu skaidri un mērķtiecīgi. Piemēram, vari lūgt ChatGPT iekļaut konkrētus salīdzināšanas kritērijus, jo precīzāk definēs prasības, jo liederīgāka būs atbilde. Kura ierīce ir labāka ilgtermiņa lietošanai, ja daudz rakstu e-pastus un veicu video zvanus? Ja neesi pārliecināts, kādas īpašības ir vissvarīgākās, vari palūgt ChatGPT uzdot 3 līdz 4 precizējošus jautājumus, lai palīdzētu labāk formulēt savu pieprasījumu. Šo pašu pieeju var izmantot, lai salīdzinātu ne tikai telefonus, bet arī klēpjdatorus, sadzīves tehniku vai pat automašīnas un daudz citus pirkumus. Ja zini, ko vēlies iegādāties, bet neesi pārliecināts, kur ir labākā cena, vari palūgt ChatGPT ieteikumus. Piemēram, kur iegādāties MacBook Air ar M2 procesoru par labāko cenu Latvijā. Lai iegūtu maksimāli precīzu rezultātu, aktivizē funkciju Meklēt tīmeklī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka cenas var mainīties atkarībā no pārdevēja un izvēlētā maksājuma plāna. Ieteicams sazināties ar konkrēto pārdevēju, lai iegūtu visaktuālāko informāciju. Atsauksmju apkopošana. Pirms pieņem galējo lēmumu, vienmēr ir vērts apskatīt atsauksmes. ChatGPT var apkopot visbiežāk minētos plusus un mīnusus. Piemēram, apkopojiet lietotāju atsauksmes par Bose Quiet Comfort 45 austiņām. Kādi ir galvenie plusi un mīnusi? Tas var ietaupīt daudz laika, jo tev nav jālasa simtiem individuālu atsauksmi. Ja nepieciešams, vari palūgt precizēt, sniedz tikai negatīvās atsauksmes, kas saistītas ar baterijas darbību. Ja neviens no sākotnēji apskatītajiem produktiem līdz galam neapmierina, ChatGPT var palīdzēt atrast alternatīvas ar līdzīgām funkcijām, bet varbūt pat labāku cenu vai veiktspēju. Piemēram, vari jautāt: iesaki alternatīvu MacBook Air ar M2 procesoru, kas būtu līdzvērtīgs, bet lētāks. Tas palīdz ātri atrast produktus, kurus iespējams nebūtu apsvērs, un iegūt labāko vērtību par savu naudu. Ja vēlies precīzāku ieteikumu, vari pievienot kritērijus, piemēram, iesaki līdzīgu produktu, bet ar ilgāku baterijas darbības laiku un labāku ekrāna kvalitāti. Tāpat ChatGPT var palīdzēt, ja zini savu pieejamo budžetu un kādu būtisku pirkumu īpašību. Piemēram, var ierakstīt šādu vaicājumu: es meklēju klēpjdatoru līdz 1200 eiro ar vismaz 16 GB RAM un labu baterijas darbības laiku. Iesaki labākos modeļus un paskaidro to priekšrocības. Protams, ChatGPT ir gan plusi, gan mīnusi. Priekšrocības: ātrums, personalizēti ieteikumi un objektivitāte, tas necentīsies jums kaut ko pārdot. Trūkumi: tas nevienmēr zina aktuālākās cenas vai pieejamību veikalos,
tāpēc dažreiz jāpārbauda pašam. Bet kopumā tas ir lielisks sākumpunkts gudrākiem lēmumiem. Tagad tu zini, kā ChatGPT var palīdzēt pieņemt gudrākus pirkumu lēmumus. Izmēģini šos padomus rīkā un pielāgo to savām vajadzībām. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.